Lai sāktu, piesakieties sistēmā, izmantojot reģistrācijas laika norādīto e-pasta adresi un paroli. Pēc pieslēgšanās augšējā izvēlnē atveriet pakalpojumu sniedzēja kabinetu. Pēc tam nospiediet pievienot jaunu pakalpojumu. Ievadiet pakalpojumu nosaukumu latviešu, angļu un krievu valodā un nospiediet nākamais solis. Izvēlēties pakalpojumu kategoriju un apakškategoriju, kurā tas tiks publicēts. Izvēlēties arī vienu vai divus tagus. Tie palīdz klientiem vieglāk atrast jūsu pakalpojumu. Pēc tam pievienojiet pakalpojumu aprakstu visās 3 valodās. Nākamajā solī aizpildiet papildu informāciju par savu pakalpojumu. Norādiet cenu. Ņemiet vērā, ja izvēlēsies cena pēc pieprasījuma, jūsu pakalpojumu būs grūtāk atrast klientiem, kuri meklē piedāvājumus noteikta budžetā. Norādiet pakalpojumu sniegšanas vietu. Aizpildiet kontaktinformāciju, kā arī pievienojiet mājaslapu un sociālo tīklu saites, ja tādas ir. Augšu pielādējiet vismaz 3 fotogrāfijas, lai jūsu pakalpojumu karte izskatītos pievilcīgāka potenciālajiem klientiem. Pēc tam varat saglabāt pakalpojumu kā melnrakstu vai nospiediet priekšskatījums, lai apskatītu, kā izskatīsies jūsu pakalpojumu karte. Kad viss ir gatavs, nospiediet publicēt. Pēc publicēšanas pakalpojums būs pieejams sadaļā pakalpojumi, un jūs jebkurā laikā varēsiet to rediģēt.